Esiet sveicināti! Mani sauc Jolanta Riņķe, un šajā webināra apmācībā tā ir domāta priekš jaunajiem lojālajiem klientiem, kuri ir nesen pievienojušies Oriflamam vai arī jau ir pievienojušies, taču vēl nav veikuši pirmo starta programmas soli. Un šeit mēs uzzināsim, kādas lojalitātes programmas, kādas priekšrocību programmas sagaida jauno lojālo klientu un ko var dabūt un ko var nopelnīt. Tātad sākam. Personīgais pasūtījums. Tiklīdz mēs piereģistrējamies Oriflame mājaslapā, tā kompānija mums dod iespēju, ka mēs atveram savu personīgo internetu veikalu, kurā mēs varam paši iepirkties, paši iegādāties. Tātad mēs savā personīgajā internetu veikalā veidojam apgrozījumu. Lai kompānija spētu saprast, kāds tad ir mūsu šis apgrozījums, kompānija ir noteikusi premiālos punktus. Tā ir kompānijas iekšējā valūta, kura ļauj saprast, cik daudz tad lojālais klients noteiktā mēnesī ir paveicis. Un šie premiālie punkti tiek uzskaitīti, kas mums piešķir iespēju nopelnīt gan atlaides, gan bonusus, gan kvalifikācijas, gan prēmijas, gan ceļojums. Visāda veida pārsteigums, ko kompānija ir sagatavojusi saviem aktīvajiem, lojālajiem klientiem, saviem pircējiem. Kad sākt? Protams, kad viennozīmīgi atbilde, jo ātrāk, jo labāk, jo mēs dzīvojam tādā laikā, kad ir ļoti svarīgi rīkoties tūlīt un uzreiz negaidot labākus laikus, jo nākošā diena nāks jau ar citiem piedāvājumiem. Taču ir dažādi apstākļi, kāpēc cilvēki nevar sākt tūlīt un uzreiz, tad kompānija ir paredzējusi tādu saudzēšanas laiku, tie ir 3 mēneši. 3 mēnešu laikā lojālajam klientam ir jāveic profila aktivizācija, jeb respektīvi jāveic pirmais pasūtījums. Taču, ja cilvēks kaut kāda iemesla pēc nav veicis šo pirmo pasūtījumu, tad 3 mēnešu laikā pēc 3 mēnešiem kompānija patur tiesības šo kontu slēgt vai arī, kā saka, terminēt. Tāpēc, jo ātrāk, jo labāk. Starta programma. Starta programma ir unikāla, kas tiek piedāvāta no kompānijas puses tikai tiem cilvēkiem, kuri ir pievienojušies un ir tikko uzsākuši sadarbību ar kompāniju. To var tikai vienu reizi iziet un, principā, pēc tam nākošajā laikā vairs tā nav pieejama. Starta programma paredz sadarbību 3 mēnešu laikā. Tātad, tajā mēnesī, kad mēs esam nolēmuši sākt savu pirmo starta programmas soli, tad mēneša laikā būtu vēlams veikt pasūtījumu 75 premiālo punktu vērtībā. Tas ir apmēram 55 eiro. Ja vieno vai vairākos pasūtījumos. Ja tas izdodas, tad kompānija ir paredzējusi kā atalgojumu, ka cilvēks var iegādāties pa 2,49 jebkuru dekoratīvās kosmētikas produktu. Un turpināt nākošajā mēnesī otro starta programmas soli, kurš arī paredz 75 premiālos punktus. Un jāpiebilst, ka mums mēdz starta programmas mainīties, un ir šie te 2. un 3. soļi, mēdz šie atalgojumi, ko mēs saņemam, tās simboliskās dāvanas, mēdz mainīties. Taču klasiski, ja nekas nav mainījies, tad 2. solī, izpildot 75 punktus, cilvēks dabūna par 2,49 kādu no sejas ādas kopšanas produktiem. Un var turpināt 3. soli 3. mēnesī. Arī tāpat vienā vai vairākos pasūtījumos veicot 75 premiālo punktu pasūtījumu ir iespēja iegādāties pa 2,49 aromātu. Taču es vēlreiz atgādinu, ka starta programmas piedāvājumi, ko mēs varam dabūt par 75 punktiem, mainās. Tāpēc ir ļoti svarīgi noskaidrot, kas šobrīd ir piedāvājumā starta programmā. Ļoti būtiska piebilde. Ja kādā no starta programmas soļiem cilvēks neizpilda 75 punktus, tātad viņš izkrīt no starta programmas un, diemžēl, starta programmā vairs atgriezties nav iespējams. Tagad šeit jūs redzat tādus interesantus ciparus 25, 75, 100 un 150. Kas tas ir? Protams, mēs turpinām runāt par mūsu iekšējo valūtu, tie ir premiālie punkti. Sāksim ar šiem 25. Kas tas ir? Tātad 25 punkti
tā ir profila aktivizācija. Statistiski ir novērots, ka cilvēki parasti iepērkās katru mēnesi apmēram 20 eiro vērtībā iegādājās personīgās higienas preces. Vai nu tās ir dušas želēs, šampūni, ziepes, roku krēmi, kāju krēmi, aromāti vai kas cits. Un tādu naudiņu cilvēki atstāja iegādājoties šos produktus. Nu, lūk, šādi 25 premiālie punkti nodrošina šo 20 eiro pirkumu. Un es domāju, ka to mēs varam, tas tāds kā pirmais solīts, ar ko mēs varētu sākt un aktivizēt savu profilu. Aktivizējot profilu, kompānija redz, ka mums ir interesanti kompānijas piedāvājumi, un ja kādā reizē cilvēkam, kaut kāda iemesla pēc ilgāku laiku nav bijis personīgais pasūtījums, tad kompānija izsūta savu katalogu. Bet, ja gadījumā cilvēks neaktivizē savu profilu, tad, diemžēl, katalogus arī kompānija neizsūta viņam. 75 punkti. Tātad, ja mēs turpinām un varam šajā mēnesī vēl paņemt 50 punktus klāt, tad mēs saņemam 75 punktus kopsumā šajā mēnesī. Un tas nodrošina, ka mēs esam izgājuši šo pirmo starta programmas soli, kā jau pirmīt runājam. Un, ja mēs šos 75 punktus veicam vienā pasūtījumā, tad mēs varam pasūtījumus saņemt bez maksas. Arī ļoti nozīmīgs cipars, ko vajadzētu atcerēties. Tālāk nākošais mēs runāsim par cipariņu 100. 100 punkti. Ko nodrošina mums 100 punkti? 100 punkti mūs ievada lojalitātes programmā. Kas tas ir un ko tas dod? Tā ir sava veida premiālo punktu krājkasīte, kurā mēs varam krāt punktus 6 mēnešu garumā. Un neatkarīgi no tā, vai mēs pērkam tikai drusciņu sev, vai mēs iepērkamies tā nopietni un daudz, šī krājkasīte uzkrāj šos punktus, jo parasti punkti mēneša laikā dzēšās, bet šī programma paredz to, ka šie punkti uzkrājās. Un pēc kāda brīža mēs varam izmainīt šos punktus, cik nu mēs esam sakrājuši. Un tātad šajā programmā mēs varam, piemēram, ja mēs esam sakrājuši 500 punktus, tad mēs varam apmainīt, teiksim, 2 produktus no 100 punktu kategorijas un vienu produktu no 300 punktu kategorijas. Vai arī visus 5 produktus paņemt no 100 punktu kategorijas. Ļoti interesants piedāvājums ir 800 punktu kategorijā, kur ir piedāvājumā daudz dažādi dārgi produkti, tā skaitā vitamīni, komplekts, sejas kopšanas un arī lielizmēra soma, tāpat arī gludekļi un suluspiede. Pie tām, lai mēs varētu samainīt savus sakrātos punktus, ir nepieciešams 25 punktu pasūtījums. Un tad mēs varam pa 1 eiro iegūt kādu no izvēlētajiem lojalitātes produktiem. Kur mēs viņus varam atrast un kā mēs varam atzīmēt, ka mēs vēlamies šos produktus iegūt. Tātad, kad mēs veicam pasūtījumu mājaslapā, jūs redzat, šeit augšā ir apzīmēts 2. solis. Tad, kad mēs esam sarakstījuši 1. solī visus pasūtījumus, mēs dodamies tālāk uz 2. soli. Un šeit mēs redzam, kur ir apvilkta lojalitātes programma. Šeit mēs redzam tieši tik punktus, cik mēs esam sakrājuši. Un tad mēs varam klikšķināt uz kādu noteiktu produktu, un viņš pievienojās mūsu pasūtījumam klāt. Tālāk mēs runāsim par 150 punktu pasūtījumu. Ja cilvēks veic 150 punktu pasūtījumu mēneša laikā, tad nākošajā mēnesī kompānija jau ir gatava atmaksāt naudiņu daļu atpakaļ. Tātad, sāksim visu no sākuma. Jebkurš lojālais klients, piereģistrējoties Oriflame mājaslapā, iegūst tiesības jebkuru produktu, vienalga kādu, iegādāties ar 20% atlaidi. Nav svarīgi, cik liels ir jūsu pirkums, katrs produkts, ko jūs pasūtīsiet, jums no kompānijas puses pienāksies ar 20% atlaidi. Taču, ja jūs veicat pirkumu pa 150 punktiem, tas ir apmēram 120 eiro vērtībā, tad jums nākošajā katalogā kompānija ieskaitīs jūsu internetu veikalā 12 eiro. Tātad šī būs tā virtuālā naudiņa, kur kompānija pateiks jau lielo paldies par jūsu iepriekšējā mēneša padarīto. Kā izveidot šo 150 punktu pasūtījumu?
Protams, ir brīnišķīgi, ja mums ir līdzekļi un mēs varam atšķirt katalogu un nedomājot par to, vai es varu atļauties, vai es nevaru atļauties. Es vienkārši izvēlos priekš sevīm produktus, ko es vēlos. Tas ir brīnišķīgi. Bet ir gadījumi, ka cilvēki vienkārši, viņiem nav tādi līdzekļi, vai viņi nav ieplānojuši tādus līdzekļus, lai varētu tā uzreiz iztērēt un nopirkt. Un tā kā 150 punkti, kā jau es teicu, paredz šo 120 eiro pirkumu, tad atcerieties, es jums teicu, ka katrs cilvēks mēnesī vidēji iegādājās pa 20 eiro sev personīgās higienas preces. Tad mēs varam izrēķināt 120 eiro dalīts ar 20, tas mums nodrošina, ka, ja mēs uzrunāsim 6 cilvēkus savu radu, tuvinieku un draugu lokā, un viņi neiepirksies citos veikalos, bet viņi atbalstīs mūsu internetu veikalu un pirks pie mums, tas mums nodrošinās šos 150 punktus. Un ticiet man, tas nemaz nav grūti, vienkārši vajag aprunāties ar tiem cilvēkiem, kur viņi pērk, kā viņi pērk, un pastāstīt, ka mūsu internetu veikalā ir tādas pašas preces un varbūt pat vēl labākas. Tā kā šādā veidā mēs nodrošinām savu personīgo pirkumu. Kā vieglāk izvēlēties šīs produktu kategorijas, kas mūs aizvedīs līdz šiem 150 punktiem? Ir tāda produktu kategorija, kas saucās No Age. Tie ir sejas kopšanas komplekti un augstas klases produkti, kas ir luks klases produkti, kas ir kosmetoloģija plus farmakoloģija, un izvēloties šī brenda produktus, mēs ļoti ātri varam sakrāt šos punktus. Tāpat mums ir wellness kategorija, kas ir vitamīni, kokteļi. Tie nodrošina uzturbagātinātāji. Tie uztur mūsu veselību un mūsu skaistumu no iekšpuses. Un ja mums ir mūsu interneta veikals, tad kāpēc mums to visu pirkt kur citur, ja ne savā interneta veikalā? Un, protams, ka tā ir zviedru kvalitāte, tā ir zviedru zinātne, un tie ir ļoti augstas klases produkti, kas ļoti pietuvināti dabiskajiem vitamīniem. Tā kā varam pievērst uzmanību arī šai kategorijai. Un vēl ir arī aromāti. Aromāti, tas ir kaut kas ļoti, ļoti individuāls, un tā ir kā vizītkarte. Aromāti mums ir ļoti, ļoti daudz, un aromāti arī mums dod daudz premiālos punktus. Un pamācīšu jūs, ja jūs, es saprotu, ka aromātus nevar nopirkt vienkārši tā, izdomāju un pērku. Aromāts ir jāsajūt, aromāts ir jāsasmaržo un jāsaprot, vai tas ir mans aromāts, vai man viņš derēs, vai viņš patiks. Un tāpēc es iesaku jums iegādāties aromātu paraudziņus, piemēram, izšķirstīt jau šajā katalogā, pārdomāt, kādi piedāvājumi būs nākošajā katalogā aromātiem un iegādāties aromātu paraudziņus, jo aromātu paraudziņš, viens paraudziņš maksā 20 centus. Un ja mēs iegādājamies paši un varam parādīt arī citiem, tad ir daudz, daudz vieglāk šos aromātus iegādāties. Un šeit ir piemērs, kā mēs varam vēl vairāk iegūt naudu no kompānijas. Tātad mēs esam iegādājušies savā internetu veikalā produkciju pa 150 punktiem. Tas ir apmēram 120 eiro vērtībā. Un mēs esam uzrunājuši kādu savu radu, draugu vai paziņu un teikuši, tā kā es tevi varbūt nevaru šajā pandēmijas laikā satikt un iespējams, ka tu varbūt dzīvo kaut kur tālu, un tu arī gribi iepirkties internetu veikalā droši un ērti un izdevīgi, un jūs viņam dodat arī šo iespēju veikt savus pirkumus savā personīgajā internetu veikalā. Un veidojat līdz ar to savu internetu veikala tīklu. Ja jūsu draugs vai paziņa tajā mēnesī arī veic 150 punktu pasūtījumu, un arī jums ir 150 punktu pasūtījums, tas jums nodrošina jau jūsu internetu veikala apgrozījumu 300 punktu premiālo vērtībā. Un pēc panākumu kāpnēm kompānija saka, par šādu pirkuma apjomu pienākās vēl papildus naudiņa, jeb atlaide par apjomu.
Tātad, savilksim visu kopā. 12 eiro kompānija jums ieskaitīs nākošajā mēnesī par jūsu personīgo pirkumu 150 punktu vērtībā un 8 eiro par to, ka jūs uzaicinājāt savu draugu, draudzeni vai kādu citu cilvēku, un viņš arī ir veicis šādu pašu pirkumu kā jūs, un līdz ar to kopsumā nākošajā katalogā vai nākošajā mēnesī, veicot pasūtījumu jūsu virtuālā naudiņa, jūsu internetu veikalā būs 20 eiro. Tātad, piemēram, ja nākošajā mēnesī jūs veicat savu pasūtījumu atkal uz 150 punktiem, tātad 120 eiro vērtībā, jums jau 20 eiro būs priekšā, un šie 20 eiro jums noskaitīsies no jūsu pasūtījuma. Un jums būs jāmaksā tikai 100 eiro, 120 vietā. Un jo mēs vairāk cilvēkus uzaicināsim savā internetu veikalā, un viņi arī iepirksies, izveidojot savu internetu veikalu, jo vairāk viņi iepirksies šo preci, jo vairāk viņi veidos šo preču pieprasījumu kompānijā, jo vairāk kompānija ar mums dalīsies peļņā. Bet par to, kurā brīdī sākās šī nopietnā naudas pelnīšana, par to, kā būt veiksmīgam un nopelnīt lielu naudu, par to es pastāstīšu nākošajā webinārā, kas saucās Mācekļa ceļš līdz direktoram. Tas būs nākošajā video. Un kopsavilkumā drusciņi atcerēsimies par tiem cipariem, kas ir ļoti būtiski un svarīgi. Tātad, kad mēs sākam, protams, laiks negaida, jo rīt būs citi izaicinājumi, rīt būs citi darbi, iespējams sākam pēc iespējas ātrāk. Un izdomājam, vai nu mēs sākam tikai ar profila aktivizāciju, kurā mēs ieguldam 25 punktu vērtībā, jeb 20 eiro vērtībā pasūtījumu veicam, vai nu mēs startējam un izejam uzreiz pirmo starta programmas soli ar 75 punktiem, iegūstam bezmaksas piegādi un arī starta programmas pirmā soļa balviņu, kas ir pa 2,49, vai arī mēs startējam ar šo 150 premiālo punktu pasūtījumu, kas ir apmēram 120, un jau nākošajā mēnesī mēs saņemam pirmo atlaidi vai pirmo virtuālo naudu jau savā interneta veikalā. Un šeit ir ne tikai iespēja ļoti labi iepirkties, bet šeit ir iespēja ietaupīt, šeit ir iespēja nopelnīt, šeit ir iespēja augt, šeit ir iespēja veidoties un izveidot savu privāto biznesu, bet par to, kā izveidot savu privāto biznesu nākošajā reizē. Paldies, ka jūs klausieties, paldies, ka jūs skatījāties un veltījāt laiku, lai visu šo te noklausītos un uzzinātu. Paldies jums visiem līdz nākamajai reizei!